Līderu programma faktiski ir vienīgā programma, kas var sniegt atbalstu lauku teritoriju iedzīvotājiem, īpaši, ja viņi darbojas biedrībās un grib uzlabot savu dzīves kvalitāti arī mazajam uzņēmējam. Priekš mums kā tādiem maziem viņš bija vissaprotamākais un vispieejamākais un visvienkāršākais. Tas ir tāds liels atspērienu punkts jauniem uzņēmējiem, kuriem nav nekā, kā arī uzņēmējiem, kuri varbūt ir iestrēguši kaut kādā posmā un vēlas nokļūt nākamajā, tad šis ir tāds labs veids, kā tikt augstāk. Lauku teritorijās ir ļoti būtisks papildus finansējums, jo, kā jau es teicu, tas ir papildus stimuls, jo lielāks projekts, jo grūtāk viņu saņemties. Tas ir būtisks ieguldījums arī skatoties no Eiropas finansējuma izlietojuma, skatoties tieši uz lauku reģioniem, jo, kā mēs zinām, lauku reģionos to iedzīvotāju kļūst arvien mazāk, bet mūsu skaistās pilsētas un tās ievērojamās vietas jau tāpēc nepazūd. Manuprāt, līderim būtu ļoti svarīga nozīme tieši sabiedrības jautājumos. Tas būtu telpiskā ziņā, tas būtu laukumi, kādi, piemēram, skatu torņi kaut kādās vietās, takas. Ir tieši mērķēta uz lokālām teritorijām, lokālām vietām. Manuprāt, ļoti izcilā programmā mazajiem, kuri nevar piedalīties tādās lielos projektos, kur ir nepieciešams kaut kāda ļoti liela eksporta prasība un tam līdzīgi. Patīk, kad ir tas sadalījums, ka piekrastē ir atsevišķi projekti un atsevišķi projekti ir iekšzemē, kā mēs sakam. Un tad piekrastē tā ir iespēja, it sevišķi jaunajiem. Pieredze ir visnotaļ laba. Mēs startējam regulāri, praktiski katru gadu uz kādu mēs mēģinām kaut ko pieteikties. Tas noteikti palīdzēs uzņēmumu izaugsmai un cilvēkiem, kas šeit atbrauc, ļoti patīk. Pirmais ir doties uz Talsu partnerību, lai satiktu speciālistus, kuri vienmēr ir ļoti atsaucīgi un kuri ne tikai iedrošinās, bet arī palīdzēs izprast visas prasības, salikt visu pa plauktiņiem. Es mēdzu zvanīt uz Talsu partnerību, izrunāt savu jautājumu, dažkārt arī varbūt divreiz vienu to pašu jautājumu. Es sajūtu, ka es varbūt ne tā pajautāju, varbūt, ka tomēr man nesaprat līdz galam, tad es pajautāju vēlreiz, lai mēs kopīgi tad nonāk pie tā labākā secinājuma. Projekts sevi ietver ne tikai tādu finansiālo atbalstu, tas ir arī tāds mentālais atbalsts, tās ir papildus mācības, jo, kā es parasti sāku tā projekta rakstīšanu, ko es arī darīju pati, es nemeklēju papildus spēkus, ja tam vēl izurbjās papildus cauri, tur tie bonusi ir vairāki. Projekts vienmēr ļoti mobilizē. Tev ir noteikti tas jāizpilda, tev ir laika posms, ka tev tas ir jāizdara lūst vai plīst, un tad tu esi gandarīts par to rezultātu. Arī man nebija no sākuma viegli ar visu to, ka man ir gan darba pieredze, gan arī zināšanas nedaudz, ja? Bet pateicoties personālam, kas šo līderu programmas vērtē un iesaka, ja? Nevajag baidīties. Viņas jebkurā gadījumā tās meitenes pateiks, to var, to nevar, vajag šitā, vajag tā, ja? Ieteiktu rakstīt, uzņemties, rakstīt, paturēt savu ideju prātā kā mērķi un tad uz to doties soli pa solim. Ja, tiešām ir kur pakonsultēties un kas vēl ir vajadzīgs, ideja un darbība. Varbūt viens nav cīnītājs, tādēļ vajag gan tie projekti, gan finanses vajag, gan arī kāds, kas tev atbalsta un palīdz. Un man viss tas sakrit, ka man tas viss bija, un tāpēc viss ļoti veiksmīgi realizējās. Noteikti ir nepieciešama arī turpmāk šāda programma. Mēs arī turēsim ausis un acis vaļā. Ka ir arī jāmēģina, jo ja nemēģinās, tad uz paplāts neatnāks un neiedos neko. Šie līderu projekti, protams, ir pilnīgi noteikti nepieciešami, lai cilvēki var realizēt savus sapņus. Es domāju, ka projekts ir nepieciešams. Un lai viss tā iet uz priekšu, liek sevišķi jaunie zvejnieki, lai nāktu vietā
vecajiem, lai redz, ko mēs esam izdarījuši, lai viņi vēl spēcīgāk virzās uz priekšu. Es gribētu teikt, ka tas ir to vērts, mīļie. Tas ir to vērts, un sākumā liekas, ka tas ir grūti. Jā, iespējams, ka tas nav galīgi viegli, bet tas vienalga ir to vērts. Mums nav bijuši noraidīt projektu. Tā kā varbūt ka tas arī ir viens, ja tu runā, ja tu dari, tad tev izdodas un nevajag no tā baidīties. Ir jānotic sev, jānotic tam, ka var ar šiem projektiem izdarīt labas lietas, un tad viss notiks, viss būs, viss piepildīsies. Tā kā tikai nebaidīties. Galvenais ir nebaidīties un piedalīties. Vietējā iedzīvotāja attīstībai, iespējai līdzdarboties, līderis ir vissvarīgākais. Manuprāt, citas tādas programmas nav, un es domāju, ka tā būtu jāsaglabā kā iespēja tieši, kas varbūt ar lauksaimniecību nav saistīts tām nozarēm un arī vietējām aktivitātēm, biedrībām, iedzīvotāju kopienu attīstībai. Arī izglītībai tas būtu ļoti svarīgi turpināt šos projektus, un līderu programmai noteikti ir jābūt.